Šodien automotora raidījumā numur 2 rubrika atkārtošana zināšana māte. Un šodien atkārtosim 2 satiksmes noteikumu punktus. Pirmais no tiem būs labās rokas princips. Labās rokas likums ļoti iespējams, ka ir viens no pašiem vecākajiem ceļu satiksmes noteikumu regulējumiem. Un kas arī ir būtiski, ka šis labās rokas likums darbojās gan tādās valstīs kā mūsējā, kur satiksme notiek pa ceļa labo pusi, gan arī tajās valstīs, kur viss ir otrādāk, kur transporta līdzekļi brauc pa ceļa kreiso pusi. Jāsaka gan, ka mans personiskais, novērojums un vērtējums ir tas, ka, piemēram, Anglijā vai Japānā, kur transporta līdzekļi brauc pa otru ceļa pusi, šis labās rokas likums pat ir savā ziņā veiksmīgāks un ērtāk pielietojams, jo vadītājs sēž tanī pusē, kur viņš labāk var redzēt to transporta līdzekli, kas tuvojās un kuram viņš ir jādod ceļš. Bet labās rokas likuma būtība ir sekojoša, ka pirmkārt jau visplašāk izmantojamās vietas tas ir tie neregulējumi krustojumi un krustojumi, kuros nav uzstādīts nekādas priekšrocības ceļazīmes. Otrkārt, tā ir pārkārtošanās uz ceļiem ar vairākām braukšanas joslām katrā virzienā. Un treškārt, šis labās rokas likums attiecās pilnīgi uz jebkurām vietām, kur nav nekādas satiksmes organizācijas. Un tad šīs normas būtība ir tāda, ka tam transporta līdzekļu vadītājam, kuram otrs transporta līdzeklis tuvojās no labās puses, ir jādod tam otram transporta līdzeklim ceļš. Tātad iegaumēsim vienmēr un visur. Ja traucēklis jums ir no labās puses, tātad jums ir jādod ceļš. Un nākamais satiksmes noteikuma punkts, ko gribētu šodien atgādināt, kā pareizi braukt pa apli. It sevišķi jau tajos gadījumos, ja aplī ir vairākas joslas. Apļi, krustojumi, kur brauc pa loku, ir tādi nedaudz specifiski krustojumi. Jāsaka gan, ka nav jauni, bet pēdējā laikā arvien biežāk tiek izmantot satiksmes organizācijā un pamatot tiek izmantot. Pirmkārt jau tā iemesla dēļ, kad satiksme šajās vietās pašregulējas un mazāk veidojās sastrēgumi. Otrkārt, šie krustojumi ir arī drošāki. Ne jau tādā nozīmē, ka šajos krustojumos būtu mazāk satiksmes negadījumi, bet jebkurā gadījumā, ja tur notiek satiksmes negadījumi, tad ātrumi ir mazāki un šo negadījumu sekas arī līdz ar to ir mazākas. Bet galvenais, kas būtu jāatcerās braucot pa loku, ka pirmkārt iebraucot lokā, šeit nav spēkā tas satiksmes noteikuma punkts, ka pirms jebkura manevra ir jāieņem attiecīgais malējais stāvoklis. Tad lokos drīkst iebraukt gan no pirmās braukšanas joslas, gan no otrās braukšanas joslas, ja ir šīs vairākas braukšanas joslas. Savukārt izbraukšanai no loka gan ir jāieņem attiecīgais malējais stāvoklis, un tātad tajos lokos, kur ir šīs vairākas braukšanas joslas, vienmēr pirms izbraukšanas ir jāieņem labā malējā josla. Runājot par pašu braukšanu lokos, ir viens diezgan svarīgs nerakstīts likums, pieklājības likums, kas arī pamazām ieietās pie mums, un šī likuma būtība arī ir, lai pēc iespējas tā netraucētu kopējai transporta līdzekļu plūsmai, lai neveidotos sastrēgumi, lai visi varētu ātri aizbraukt. Un tā būtība ir tāda, ka gadījumā, ja jūs negrasaties izbraukt no loka nākošajā izbrauktuvē, tad ieņemiet to joslu, kas ir vairāk pa kreisi, tātad tuvāk loka centram, un brauciet pa šo joslu tā, lai tie transporta līdzekļi, kas vēlās iebraukt lokā, lai viņiem jūs nebūtu kā traucēklis. Kā jau es iepriekš minēju, tad pirms tās izbrauktuves, kur jūs esat iecerējis braukt ārā, gan jums būs jāpārkārtojās un jāieņem šis labais malējais stāvoklis. Attiecībā uz priekšrocībām pirms iebraukšanas lokā ir tā, ka dažādās valstīs ir atšķirīgs regulējums. Piemēram, ir valstis, kur jau satiksmes noteikumos ir ierakstīts, ka tiem, kas brauc par loku, ir priekšroka. Mūsu valstī tā gluži nav, un mūsu gadījumā, jebkurā gadījumā pirms iebraukšanas lokā ir uzstādīta ceļa zīme, dodiet ceļu.